Labdien! Rīgas domes satiksmes departaments aicina virtuāli iepazīties ar Austrumu maģistrāli. Tā savienos Dienišķu šķērsojumu ar Viesturu prospektu un kalpos par Rīgas centra apbraucamo ceļu, uzņemot tranzīta satiksmi un tādējādi atslogojot pilsētas centra ielas. Līdz šīm ir izbūvēti vairāk Austrumu maģistrāles posmi. Gustavs Zemgala gatves satiksmes pārvads par dzelzceļu, jeb tā sauktais vairoga tilts, Gustavs Zemgala gatve posmā no Brīvības gatves līdz Ieriķa ielai un Piedrujas iela posmā no Vietālas ielas līdz Slāvu maģistrāliem transporta mezglam. Tāpat ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu izbūvēta arī Gustavs Zemgala gatve posmā no Gaujas ielas līdz Meža prospektam. Visi šie satiksmes infrastruktūras objekti jau tagad ieņem būtisku lomu Rīgas maģistrālo ielu tīklā. Šajā virtuālajā ekskursijā plašāk pastāstīsim par atlikušajiem Austrumu maģistrāles posmiem, kur izbūve plānota turpmāko gadu laikā. Viens no šādiem posmiem ir Austrumu maģistrāles posms no Ieriķa ielas līdz Vietālas ielai. Tā ir paredzēta kā maģistrāles nozīmes iela, kuras trase plānota pagrāk zināmajām Vestienas un Braslas ielām, dažviet novirzoties no tām. Ieriķa ielas pusē jaunā iela pieslēdzas Gustavs Zemgala gatvei, kur 90. gados dēvēja par Stārķu ielu. Savukārt Vietālas ielas pusē jaunā iela pieslēdzas Piedrujas ielai, kas ved no Slāvu maģistrālā transporta mezgla. Šīs Austrumu maģistrāles posms paredzēts ar 3 braukšanas joslām katrā virzienā. Atļautais braukšanas ātrums plānots 50 km/h. Vietās, kur jaunā iela ved gar dzīvojamām mājām, paredzēts izbūvēt pretrokšņa sienas. Savukārt satiksmi vietējās nozīmes ielu pieslēgumos maģistrālei paredzēts regulēt ar luksuforu palīdzību. Nākamais Austrumu maģistrāles posms mūsu virtuālajā ekskursijā ir Gustavs Zemgala gatves un Gaujas ielas 2 līmeņu šķērsojums. Tas ir turpinājums jau 90. gados izbūvētajam satiksmes pārvadam par dzelzceļu Gustavs Zemgala gatvē, jeb tā sauktajam vairoga tiltam. Jaunais pārvads vienā pusē pieslēdzas jau esošajam pārvadam par dzelzceļu, bet otrā pusē savienojas ar jau izbūvēto Gustavs Zemgala gatves posmu no Gaujas ielas līdz Meža prospektam. Atļautais braukšanas ātrums pār pārvadu plānots 70 km/h. Tramvaju sliežu ceļi zem satiksmes pārvada Ķīšrazara ielā un Gaujas ielā ir izbūvēta betona plātnēs, sliedz guldot uz gumijas pamatnes. Tādējādi gan tramvaju satiksme ir daudz klusāka, gan arī autotransports var šķērsot sliežu ceļus daudz komfortablāk un klusāk. Otrs 2 līmeņu satiksmes mezgls Austrumu maģistrāles trasē ir Viesturu prospekta un Meža prospekta šķērsojums. Tas savieno Brīvības gatves virzienā vedošo Gustavu Zemgala gatvi ar Viesturu prospektu, kas savukārt ved Vecmilgrāvi virzienā. Aptuveni kilometru garais 2 līmeņu pārvads šķērso Meža prospektu tā krustojumā ar Varoņu ielu. Tam ir 2 braukšanas joslas katrā virzienā. Pie pārvada estakādēm pieslēdzas arī uzbrauktūs un nobrauktūs, lai transporta līdzekļu vadītājiem no vietējas nozīmes ielām būtu iespēja uzbraukt vai nobraukt no Austrumu maģistrāles trases. Arī šis 2 līmeņu satiksmes mezgls ir būtisks tranzīta uzņemšanai un pilsētas centra ielu atslogošanai. Viesturu prospektā Austrumu maģistrālei pieslēdzas arī pārvads pār dzelzceļu Rīgas Kulte. Šis satiksmes mezgls veido Austrumu maģistrāles pieslēgumu ostai. 2 līmeņu pārvads savieno Tvaika ielu ar Viesturu prospektu, slejoties pāri sliežu ceļam Sarkandaugavā. Tādējādi dzelzceļa satiksme nekavē autotransporta satiksmi, kā tas ir uz 1 līmeņa dzelzceļa pārbrauktuvēm. Līdztekus jaunajam pārvadam pār dzelzceļu plānots saglabāt arī netālu esošo dzelzceļa pārbrauktuvu Tiltielā, lai to varētu izmantot tie transporta līdzekļu vadītāji, kur no Tiltielas puses turpina ceļu taisni Meža parka virzienā. Savukārt tie transporta līdzekļu vadītāji, kur agrāk pēc Tiltielas dzelzceļa pārbrauktuvas nogriezās uz Viesturu prospektu, daudz ērtāk varēs izmantot šo jauno 2 līmeņu satiksmes mezglu. Rīgas attīstības plānā no 2006. līdz 2018. gadam paredzēts arī perspektīvais Austrumu maģistrāles turpinājums pa Krustpils ielu. Šajā vietā arī noslēdzas mūsu ekskursija. Paldies par uzmanību! Ar cieņu Rīgas domes satiksmes departaments.